Fortūnas džentelmeņi. Vēlā vakara stundā mazpilsētas veikalā ieradās jauneklis, kurš izvilcis no kabatas ieroci, pieprasīja pārdevējam atdot visu naudu, kas atrodas kasē. Veikala pārdevējs krietni izbijās, tāpēc uzreiz nelūgtajam viesim naudu atdeva. Salicis guvumu somā, likumpārkāpējs ieraudzīja lielu viskija pudeli un pieprasīja arī to. Tomēr saņēma pārdevēja atteikumu. Pārdevējs vēlējās pārliecināties, vai jaunietis ir sasniedzis vecumu, kad likumīgi drīkst lietot alkoholu. Pēc asām vārdu pārmaiņām laupītājs tomēr uzrādīja savu autovadītāja apliecību pārdevējam, kurš pēc iepazīšanās ar datiem arī atdeva viņam viskija pudeli. Apmierinātības pilns ar veiksmīgo vakaru, jaunietis devās prom. Tomēr prieks par gūmu nebija ilgs. Jau pēc 2 stundām viskija malkotāja dzīvoklī ieradās policija. Attapīgais pārdevējs bija piefiksējis uz puiša autovadītāja apliecības minēto adresi.